Sarunas Bērniņos. Labdien! Šīs ir podkāsts Sarunas Bērniņos. Un mums šodien ciemos ir Artūrs Uškāns. Labdien! Sveiki visi, kas klausās. Sveikas meitenes. Sveiki! Jā, mēs šodien ar Paulu un Ievu intervēsim Artūru Uškānu. Kā jums šodien iet? Šodien man iet labi. Vakardien gāja nevisai labi. Vakardien jutos slims, bet šodien no rīta man bija normāla temperatūra un laba pašsajūta, tāpēc es atnācu pie jums. Labi, tas ir ļoti labi. Vai esat gatavi sākt podkāstu? Nu jā, sākam. Raujam vaļā. Labi, tātad pirmais jautājums. Kā jūs vispār sākāt nodarboties ar mūziku? Nu, sāksim ar to, ka man tētis bija muzikants. Tētis bija muzikants un es kopš bērnības saskāros ar to, ka dažādās ģimenes svinībās mans tētis spēlēja akordeonu, gan ģimenes svinībās, gan kad viesi sanāca, gan viņš arī brauca kāzas spēlēt. Un tā kopš bērnības mājās bija gan bungas, gan akordeons, gan visādi citādi instrumenti, ieskaitot mandolīnu. Nu, un, protams, kā tētis ļoti gribēja, lai es arī kļūstu par muzikantu. Man ir 2 vecāki brāļi, kuri arī sāka nodarboties ar mūziku. Viņi spēlēja ģitāras un viņiem bija grupa, bet es tā kā biju sīkais, mani neņēma, es biju jaunākais ģimenē. Bet tā kā tētis ļoti gribēja, lai es kļūstu par muzikantu, tie jau ģitāru tādi spēlētāji, bet viņš gribēja no manis akordeonistu uztaisīt. Un tāpēc nosūtīja mūzikas skolā. Un man gribējās tā kā brāļi spēlēt roku, bet man mācīja pavisam citu repertuāru. Un tā es vairākas reizes tiku mests ārā no mūzikas skolas, bet atkal atgriezos tur, jo man to mūziku gribējās tomēr spēlēt. Nu tā galu galā arī sanāca, kā izvēlēs ar visiem tiem darbiem, kas pa dzīvi ir darīti, tomēr beigās nonāca pie mūzikas. Labi, paldies. Otrais jautājums. Kāds bija pirmais instruments, ko iemācījāties spēlēt? Pats pirmais instruments man bija tā saucamā triole. Viņu tagad sauc par melodeonu, bet tā triole bija tāds Vācijas Demokrātiskajā republikā ražota rotaļlieta, kur dažādiem taustiņiem bija dažāda krāsa, un es pirmo iemācījos, kur tu teci spēlēt. Uz tā melodeona, jeb triolis. Labi. Kā radās ideja izveidot grupu Laimas muzikanti? Es dzirdēju, ka jūs esat grupā. Nu, man ir vairākas grupas, bet visvecākā no tām ir Laimas muzikanti tieši. Laimas muzikanti radās tad, kad es strādāju Daugavpils universitātē, un toreiz bija tāda, es jau ilgus gadus biju nodarbojies ar mūziku, varbūt ne tik daudz ar folkloru, bet ar dažādiem citiem žanriem, ieskaitot roku. Un universitātē bija studentu deju ansamblis Laima. Deju ansambļa vadītājs Elmārs Belinskis mani uzaicināja pie sevis kabinetā un saka, Artūr, tu tak esi muzikants, mums jābrauc uz Kanādu, vajag dzīvu sastāvu dejotājiem. Saka, uztaisi ansambli. Nu, tā es tos cilvēkus, ko Daugavpilī pazinu, kā mūziķus, tur Inga Zēle bija, tur Anita Zarāne, Mareks Krūcis, ar kuru vispār bija ļoti interesanta situācija, kā viņš nokļuva Laimas muzikantos. Nu, mēs uztaisījām ansambli, ar kuru pēc tam aizbraucām uz Kanādu. Tur mēs iepazināmies ar Iļģiem, ja jums tas nosaukums kaut ko izsaka. Jā, mēs braucām kopā ar Iļģiem, un tad Iļģi mūs galīgi saslindināja ar to folkloras muzicēšanu tādā ļoti aktīvā, pat nedaudz agresīvā tādā manierē. Kā jūsu mūzika ir mainījusies gadu gaitā?
Un pirmos 5 gadus, kad pastāvēja Laimas muzikante, pēc Kanādas es sāku meklēt tās mūzikas saknes Latgales laukos. Ar videokameru es braucu pie teicējiem, pie veciem muzikantiem. Vajadzēja zināt, kā tad īsti tā mūzika spēlējama. Un tad 5 gadi tā bija mana tāda etnomūzikas fakultāte praksē. Tā saucamajos lauka pētījumos, ekspedīcijās, plus es lasīju ļoti daudz atbilstīgas literatūras. Un tad, kad mēs jau 5 gadus bijām spēlējuši tādu tīru folkloru, tad nāca prātā, ka vajag tomēr to mūziku drusku attīstīt. Un tika pieaicināts bāzģitāris, tad bungus sēts parādījās, tad parādījās arī elektriskā ģitāra, kur pirmajos gados, piemēram, es teicu, ka nekādu banjo nebūs, nekādu akustisko ģitāru, tikai latviešu tautas mūzikas instrumenti būs. Tādi kā cītars, kokle, tos var, ģitāru nē. Bet pamazām tā mūzika tā attīstījās, ka jau apmēram 2003. gadā grupa ieguva apmēram to skanējumu, kāda tā ir tagad arī. Tātad, vai jūs atceraties savu pirmo koncertu ar grupu? Jā, ok. Es atceros to, ka mēs spēlējām ar dejotājiem. Mums laikam kādi savi gabaleņi bija, bet dejotājiem vajadzēja spēlēt to repertuāru, kas dejotājiem paredzēts. Toreiz es iemācījos spēlēt arī plēšu harmonikas, un pirmais gabals uz plēšu harmonikām, ko es iemācījos, bija Pīci bāri kumeļeņi. Un tādā garā mēs ar dejotājiem laidām vaļā, un tad es uztaisīju arī tādu savu danču klubu universitātē, ko nosauca par Laimas muzikantu Danču Krodziņu. Un mēs reizi mēnesī vācāmies, un mums brauc no Rīgas arī folkloras ansambļi, un dažādi vietējie ansambļi, gan arī paši, un tad pamata tas sastāvs tiem dančiem bija Laimas dejotāji arī. Labi. Jūs spēlējat daudz dažādu instrumentu. Kurš jums ir vistuvākais un kāpēc? Pēdējā laikā, pēdējos dažos gados man tā atkal ir basģitāra. Akordeons, akordeonu es protu, bet tas jau drusku tā kā jau tās iespējas kļuvušas nedaudz ierobežotas, un tagad tajā grupā, vienā no grupām, kur spēlē pašlaik, un tā ir grupa Ogas, mēs esam radījuši arī jaunu roka programmu, un man, kā jau sākumā teicu, kad nodarbojos arī ar roku kādreiz. Un tagad atgriezties pie roka ir tā ļoti patīkami. Tāds etno, folk roks, roks, kurš balstīs tautas mūzikā. Jā. Vai ir bijis kāds brīdis uz skatuves, kad kaut kas nogāja greizi? Kuram gan tā nav bijis? Visiem, kas ir bijuši uz skatuves, ir bijuši tādi gadījumi, kad kaut kas noiet greizi. Bet tagad es tā neatcerēšos, tādi gadījumi ir bijuši daudz. Varbūt pats pēdējais, kad mēs ar Ogām pat tās Ukrainas atbalsta koncertā spēlējām Anglikāņu baznīcā, un tā bija televīzijas tiešraide, un kad man nebija ieslēgts mikrofons vienkārši. Noiet greizi, un tas burtiski pirms pat mēnesis nav pagājuši. Labi. Kā jūs nokļuvāt Latvijas televīzijas raidījumā Pārdziedi mani? Man piezvanīja Arvijs Babris, kurš ir Latvijas televīzijas producents un režisors. Un tā kā mēs ar viņu sen esam pazīstami, es nezinu, kas bija tas iemesls, kāpēc viņš mani uzaicināja, bet, kā viņš pats pateica, viņam ļoti patika tas, ko es darīju pirms kaut kādiem gadiem savā jubilejas koncertā, un viņš uzskatīja, ka tas būs ļoti noderīgs arī šovam Pārdziedi mani.
Tur jau arī visas tās tērpu pārmaiņas un stilu maiņas, tad jau nāca tālāk, jā. Kāds bija tā kā jūsu mīļākais priekšnesums Pārdzied mani tā raidījumā? Mīļākais priekšnesums man laikam bija... viens bija, ko es pats negaidīju, ka tās būs Raimonda Paula dziesmas. Latgalei. Un tad vēl viens mīļš man bija tas fināla raidījuma dziesma, kad mēnesis jūrā krīt, jauna mēnesis. Un vēl man patika kino mūzika arī. Opera, protams, man patika opera, tāpēc, ka bija jādzied franciski un varēja atgriezties pie tām saknēm, ko man kādreiz mūzikas skolā mācīja, un kā diriģentam bija obligātā akadēmiskā dziedāšana, ja? Kā jums rodas idejas par jaunām dziesmām un melodijām? Viena lieta ir, kad uznāk iedvesma, viņi var uznākt negaidot, bet otra lieta ir tad, kad tev ir kaut kāds uzdots darbs, tev ir pasūtījums, tā kā bija jāraksta mūziku, dziesmu un deju svētkiem skolnieku, un man tur bija jāsaraksta 4 dziesmas, 4 skaņdarbus, un tad jau ir tā, ka uz iedvesmu īpaši paļauties nevar. Un tad ar iedvesmu ir tāpat kā ar apetīti. Sāc ēst, apetīte uzradīsies. Tāpat arī ar mūzikas rakstīšanu. Sāc rakstīt un iedvesma rodas procesā. Es tieši arī gribēju nākamā jautājumu uzdot par saistībā ar dziesmu svētkiem, jo es pati deju Vādzeme, un jūs esat mūzikas atcerējis tam. Jā. Un, liekas, tā dziesma ļoti forša, un arī tas koncerts palika man ļoti atmiņā. Tā, viedvesara. Kaut to zināt, forši. Jā. Bet kāda jums bija vispār dziesmu svētku pieredze? Dziesmu svētkos es vēl tad, kad bērni mūzikas skolā mācījos un dziedāju zēnu korī, tad bija mani pirmie dziesmu svētki. Un tad mēs kā puikas nepaklausīgi, tādi žiperīgi un drusku huligāniski, kad nokļuvām dziesmu svētkos. Tas tāds bija ļoti foršs, jauks piedzīvojums. Varbūt gadi 11 bija toreiz. Jā, varētu tā būt. 10 vai 11 gadi, jā. Labi. Kādu mūziku pats klausaties ikdienā? Ja godīgi, ikdienā mūziku es neklausos, jo man tās mūzikas dzīvē ir tik daudz, ka reizēm es ļoti labprāt padzīvoju klusumā, lai uzkrātu atkal to enerģiju, kad man atkal ar mūziku būs jāstrādā. Man nākas daudz klausīties to mūziku, ko pats radu. Jo ar visām miksēšanām un masterēšanām, kad tev ir jānodarbojas, tad tu ļoti daudz klausies savu mūziku, attiecīgi. Tagad pēdējais, kas tiek darīts, un mūzika, kur esmu atklausījies vienkārši līdz apnikumam, tā ir dziesma Sari Gelin, jau Saulīta aizlaida Sari Gelin, kas ir latviešu un azerbaidžāņu tāds kopdarbs, un šobrīd es šim materiālam veidoju videoklipu, un pašlaik ir pabeigšanas stadijā videoklips, nodarbojos ar to beigu klipa, to piekrāsošanu, lai viņu YouTube palaist burtiski šovakar vai rītdien es to izdarīšu. Un kāds ir jūs mīļākais jūsu pašu skaņdarbs? Man tādu nezinu. Vispār ir ļoti labi atbildi uz šo jautājumu. Vismīļākais skaņdarbs komponistam vienmēr ir pēdējais, ko viņš saraksta. Labi. Vai ir bijis kāds notikums dzīvē, kas ļoti ietekmē jūs kā mūziķi? Tādi notikumi ir bijuši vairāki. Jau pieminētais brāļu ansamblis, kad man gribējās ar viņiem kopā būt, un toreiz es jau piedzimu padomu laikā, un toreiz tā mūzika nebija tik ļoti atļauta, ka tas roks un
jā, vajadzēja padomju maršus klausīties un spēlēt. Tad noteikti tā bija draudzība ar Iļģiem, ar Māri Muktu Pavilu, tas bija Kanādas brauciens. Jā, tādi lielākie, šie divi tādi lielākie varbūt notikumi, jā, kas ietekmēja. Kā jūs jūtaties tieši pirms uziešanas uz skatuves? Tā kā satraucies, nobijies, vai arī tur, vai jums viss labi ir? Tagad jau ļoti mierīgi, jo tā dzīves pieredze ir tāda, ka tu vienkārši uzēji uz skatuves un strādā un spēlē. Tādu uztraukumu piedzīvoju, tad piedaloties šovā Pārdziedi mani. Jo tur bija tā, ka tos tekstus vajadzēja iemācīties. Un katru no tām dziesmām mēs dziedājām pirmo reizi. Tas nozīmē, ka tu mācies tās pāris nedēļas, un tu uznāc kārtot eksāmenu visas Latvijas skatītāju televīzijas kameru priekšā. Tur gan bija uztraukums, kurš sen nebija piedzīvots. Ko mūzika jums nozīmē personīgi? Es joprojām nesaprotu, kas tas ir. Tas ir tā, ka tu piespied taustiņu, ir mūzika. Tā skaņa beidzas, un mūzikas vairāk nav. Kas tā mūzika tad ir? Jā, mēs varam ierakstīt tagad jau kādreiz nevarēja, bet tas noteikti ir tāds. Tas tāds kultūra emocionāls piedzīvojums, es teiktu, tā ka mūzika. Un, protams, tas ir maizes darbs, radīt mūziku, kura patiks cilvēkiem, novērtēt klausītāju psiholoģiju, kas viņiem patiks. Protams, neaizies šlāgerī galīgi. Kā jūs parasti atpūšaties, kad nestrādājat ar mūziku? Es parasti ieslēdzu Netflix un skatos seriālus. Realitātes šovus un seriālu. Tā, ka kaut kāds pat tam nosaukums ir, kad seriālu tu sāc skatīties no pirmās līdz pēdējai sērijai. Tā es varu apmēram dienu skatīties, teiksim, veselu sezonu noskatīties, bet tad iestājas sirdsapziņas pārmetumi, ka tu pat šo laiku neesi neko izdarījis, un tad tu atkal nākamajā dienā strādā, jo tie darbi nekad nebeidzas īstenībā. Ja jūs varētu vēlreiz sākt savu karjeru no sākuma, ko jūs darītu citādi? Ko citādi darītu? Varbūt, ka neko, jo tas, kādi mēs esam šobrīd, tas viss ir mūsu iepriekšējās pieredzes rezultāts. Jā, varētu teikt, es būtu centīgāks, tur varbūt vairāk mācītos mūzikas skolā, un varbūt es ātrāk sāktu apzinātu karjeru. Es pārāk daudz laika esmu iztērējis priekš tādas mūzikas kā baudīšanas, šīs te muzikanta dzīves baudīšanas, nekā tādai karjeras izveidē. Tātad par nākotni runājot, vai jums ir vēl kāds mūzikas sapnis, ko gribētos piepildīt? Man gribētos pabeigt iesāktos darbus. Man pašlaik rudenī briest mani jubilejas koncerti, un tad būs Gors, tad būs Valmiera, tad būs Ulbrokas Pērle, un te jau redzēs, kā tur būs. Es gribu uztaisīt tādu mazo festivālu no savas mūzikas, un tur arī iekļaut kaut ko no hip-hopā arī, un tad, tā, lai būtu interesanti, bet ko uz nākotni, vienkārši ir jāstrādā ar to, kas ir šobrīd, ir daudz iesāktu darbu, kurus jāpabeidz. Kā jūs redzat latviešu tautas mūziku nākotnē? Tautas mūzika, es domāju, ka tā ir mūsu identitāte, tā ir mūsu nemainīga vērtība caur gadsimtiem, kas ir līdz mums nonākusi tādā
tīrā veidā, tā kā avota ūdens, kurš izgājis cauri daudziem smilšu slāņiem un attīries no visa liekā. Un tur ir gan gudrība, tur ir melodijas, skaistas melodijas, tur ir ļoti skaisti teksti, un ja tajā visā sāk iedziļināties un pētīt, tad var saprast, kāda bagātība mums ir. Kāda mums ir bagātība? Jā, nu vienīgi jādomā, ko mēs darīsim tad, kad visas tautas dziesmas būs noranžētas un ierakstītas, jo jaunas tautas dziesmas, nu, mēs paši tagad jau saceram jaunas tautas dziesmas. Un kāda ir jūsu mīļākā tautas dziesma? Mīļākā. Tādas ir vairākas, tā kā es nezinu. Es gulu man patīk, piemēram, melodikas ziņā un teksti. Nu, parasti tās ir dziesmas, kurās ir tā emocija, kurā ir stāsts. Vēl viena mēģinu atcerēties, kurā. Gula meitina, piemēram, man ļoti patīk. Jā. Ja tu nebūtu mūziķis, kādu profesiju izvēlētos? Nu, varbūt es būtu mākslinieks tad. Varbūt nodarbotos ar video, varbūt ar gleznošanu. Es kādreiz nodarbojos ar gleznošanu, ar video montāžu, kas man tagad palīdz. Piemēram, ka es varu rakstīt gan mūziku, gan veidot videoklipus. Es jau tagad veidoju videoklipus, atkal esmu atsācis šo darbu. Vienu laiku paļāvos uz filmētājiem un montētājiem, bet viņi vienmēr ir aizņemti un tad apgūlu Da Vinci un tu tagad montēji pats visu, ko vajag. Ieskaitot mākslīgo intelektu arī, protams. Jāiet laikam līdzi, tie, kas tagad paspējas apgūt visas šīs te gudrības, es domāju, ka nākotnē sasniegs vairāk nekā tie, kas to izdarīs vēlāk. Un kādas jums vispār ir domas par mākslīgo intelektu, labs vai slikts? Katras zāles lielos daudzumos ir inde. Tāpat arī ar mākslīgo intelektu mēs nevaram paļauties tikai uz viņu. Viņš var būt tā kā palīgs dažos brīžos, bet pārsvarā mums jau jāstrādā ar savu galvu. Jā, piemēram, kur es izmantoju mākslīgo intelektu, tad, ka es uz tās dziesmas pamata sižetu jau izveidoju savā galvā, un tad man ir vajadzīgi kadri, kurus es nemūžam neuzfilmēšu ar kameru. Un tad nāk tālāk mākslīgais intelekts. Ja viņš nāk tālāk kā palīgs, nevis kā videoklipa veidotājs, es domāju, ka tad tam klipam būtu daudz mazāka vērtība, ja tur būtu mazāk šis te cilvēciskais faktors. Bet arī mākslīgais intelekts neko neizdarīs, ja tu nemācēsi uzrakstīt normālu promptu viņam. Vai tev ir kāds slēpts talants, ko cilvēki nezina? Es domāju, atgriezties pie gleznošanas. Kāda ir jūsu mīļākā glezna, vai tā kā atceraties savu gleznojumu, ko jūs esat uzgleznojis, vai? Jā. Visas savas gleznas, ko es kādreiz uzgleznoju, esmu sadāvinājis draugiem dzimšanas dienās un dažādos svinīgos notikumos. Bet viena no gleznām, kas saucas Ābela nāve, tā man joprojām karājas mājās pie sienas. Vienīgā, kas ir palikusi šobrīd. Kas jūs visvairāk iepriecina, redzot cilvēkus, klausāmies jūsu mūziku? Ja cilvēkiem ir emocijas, ja es redzu, ka cilvēkiem ir emocijas, tad viss ir kārtībā, tad ir forši. Ko jūs novēlētu cilvēkiem, kuri tikai tagad sāka savu ceļu mūzikā? Es novēlētu izbaudīt procesu. Izbaudīt procesu, visu, kas balstās uz harmonijām, kas balstās uz skaistām melodijām, izbaudīt visu, ko dod mūzika. Un noteikti es ieteiktu painteresēties un izbaudīt arī tautas mūziku, folkloru, un klausīties
klausīties kvalitatīvu tautas mūziku. Tāpēc es te paņēmu 3 savus darbiņus, kas ir viens tas ir folkroka projekts kopā ar Armandu Alksni, kurš strādā arī jūsu skolā. Jā, lūdzu. Paldies. Te mēs ar Armandu kopā visu kaut ko paveicām. Tas ir Laimas muzikantu 30 gadu labākās dziesmas, zelta dziesma albums, un tas ir Laimas muzikantu jaunākais albums. Ja jums gadījumā nav uz kā klausīties, vienkārši, lai šie vāciņi jums ir padoms tam, ko klausīties Spotifyā vai kur to mūziku var dabūt. Ko jūs skolniekiem tā kā ieteiktu, kā viņiem labāk saprast mūziku? Kā saprast mūziku? To jau mācās visu dzīvi īstenībā. To mācās visu dzīvi, un es, piemēram, akadēmisko mūziku, lai arī mūzikas skolā es sāku ar akadēmisko mūziku, bet sāku viņu saprast daudz vēlāk. Jau kaut kādā, pusauģa vecumā. Es sāku bērnībā nodarboties ar mūziku, bet pusauģa vecumā man beidzot sāka iepatikties arī klasiskā mūzika. Un es teiktu tikai to, ka lai kaut ko forši iemācīties, vajag forši saprastu, vajag daudz informācijas. Tas nozīmē, ka jāklausās ļoti daudz mūziku. Klausīties, lai iepatīkas, kaifot, izbaudīt un ķert baudu. Kā jūs vēlētos, lai cilvēki atceras jūsu darbu mūzikā? Kā lai cilvēki atceras man darbu, lai manā vārdā kādu ielu nosaus. Okay. Joks, protams, bet jā, ja tā mūzika skanēs vēl vismaz gadus 50 vai 100, kad manis vairs nebūs, tad būs viss ok. Vai ir vēl kaut kas, ko jūs gribētu pateikt mūsu klausītājiem? Baudiet dzīvi un nepiesārņojiet viņu ar kaut kādām nevajadzīgām lietām. Es nezinu, es negribu neko pamācoši te stāstīt, bet nevajag ar daudzām lietām sākt eksperimentēt. Vienkārši to varu pateikt tā kā jau ilgāku laiku pats nelietoju alkoholu, tad varu pateikt, ka nav tur nekā interesantu un forši. Labāk nesākt. Labi. Šis bija podkāsts Sarunas bērniņos, un pie mums ciemos bija Arturs Uškāns. Paldies! Paldies! Paldies jums! Aiciniet vēl! Sarunas bērniņos!